и наши подходы будут правильные, и с Божьей помощью у нас будут другие результаты, мы будем более успешными в своей деятельности, и это все поможет нам быть чище, лучше, полноценнее как человеку и полноценнее как профессионалу, каждому из нас в той области, в которой мы работаем. Нет? Только на нее, пожалуйста, смотрите, да? Можно. 21. gadsimts mūs ir sasniedzis ar jaunu izaicinājumu. Pārvērtēt šajā skrējienā, ko sauc par dzīvi vai par pasaules gaitu, savu attieksmi pret Dievu, savu attieksmi pret dzīvi, savu attieksmi pret zinātni. Un es gribētu teikt, ka mēs esam pienākuši pie robežšķirtnes, kurā ir jāsaprot tas, ka mēs varam būt rezultatīvi un pilnvērtīgāki tad, ja mēs šīs lietas saskatām kopējā kontekstā. Ja mēs redzam, ka tas, ko mēs saucam par garīgo vērtību dimensiju, ienāk ne tikai katrā ģimenē vai cilvēkā personiski, bet ka šī garīgā dimensija ir arī tas galvenais, kas vada mūsu profesionālajā darbībā, mani kā ārstu un zinātnieku pavisam konkrēti, ja runāsim. Un man šķiet, ka tad, kad zinātnes sasniegumi ir gājuši tik tālu, es minēšu kaut vai klonēšanu, par kuru varbūt nevienmēr mums ir precīza informācija, un mēs kādreiz esam nosodoši, bet tā ir zinātnes un medicīnas attīstības nepieciešamība šobrīd, bet visā tajā, ko mēs darītu zinātnē vai jebkurā citā dzīves nozarē, ja mums būs šis kristīgais pamats, tas mums ļaus stāvēt stabili uz zemes, tas mums dos lielu pilnvērtību, un tas mums dos pavisam citas iespējas būt sekmīgiem un rezultatīviem katram savā darbā. Прекрасно. Очень так размеренно, очень хорошо.